Prieks tevi redzēt šajā te jaunajā nedēļā. Es esmu Artūrs no Joshua ministrijas kalpošanas, un šis ir vārds šai nedēļai. Iepriekšējās nedēļas vārdā es dalījos ar to piemēru par kādu kalpotāju, kurš bija piedzīvojis, kā kāds viņu vēl, teiksim, tā paņem aiz rokas un vēlas, lai viņš vēl pavada laiku, un lai pavada laiku sadraudzībā ar Dievu. Šī te persona, neredzamā persona, kas viņu tā satvēra pie rokas, tas bija Svētais Gars, kā viņš pats šo apraksta. Un pagājušajā nedēļā es dalījos arī par to, ka Dievs mūs ir radījis, lai mēs būtu sadraudzībā ar viņu. Un šajā reizē es sajūtu, ka bija svarīgi, man ir svarīgi dalīties ar tādu līdzību, lai mēs saprastu to, ka Dievs patiešām vēlas būt sadraudzībā ar mums. Jo ļoti bieži mēs kā cilvēkiem izvēlamies kaut ko citu. Ļoti līdzīgi, kā es dalījos pagājušajā nedēļā, bet šajā reizē es gribēju dalīties tieši vairāk par tādu lietu, varētu teikt arī minēt tēmu ilgošanās, ka Svētais Gars, viņš ilgojas, lai mēs būtu ar viņu sadraudzībā. Tas ir tas, ko es varētu teikt nepieminēju pirms nedēļas, bet manā sirdī tas bija tik svarīgi to minēt, ka es izlēmu to minēt šajā reizē. Lai to palīdzētu mums saprast, varam iztēloties tādu līdzību, ka, piemēram, tad, kad divi cilvēki mīl viens otru, viņi vēlas būt kopā viens ar otru, viņi vēlas pavadīt laiku viens ar otru, un nekad šis laiks tā arī nav tāds, pietiekams. Vienmēr gribas pavadīt vairāk, vēl vairāk laika kopā, runājot, vienkārši esot kopā. Un, ja cilvēks piedzīvo savā dzīvē tādu momentu, kā tas diemžēl gadās, kad otrs cilvēks izvēlas kaut ko citu, otrs cilvēks tomēr izvēlās pavadīt laiku darot ko citu, nevis ar šo otru cilvēku. Šis te piemērs varētu būt tātad, cilvēki, kas mīl viens otru, pāris, tātad, lai šo mēs varētu vieglāk saprast. Vai pat vēl tālāk, ja viens konkrēts cilvēks izvēlās vispār būt kopā ar kādu citu, tad šis te otrs savukārt paliek, teiksim, tā ar salauztu sirdi. Un varētu jautāt, kāpēc es izvēlējos šoreiz tādu līdzību? Bet, ja mēs padomājam tagad, Dievs, kurš ir mūs radījis, mūsu debesu Tēvs, un vēlas būt sadraudzībā ar mums, viņš vēlas runāt uz mums. Mēs varam piedzīvot, kā Svētais Gars vienkārši, bez mūsu īpašas lūgšanas vai gavēšanas pat, vienkārši atklāja kādas lietas, vienkārši runā uz mums kādus debesu valstības noslēpumus. Mēs skaidri varam ieraudzīt tātad, ka mūsu debesu Tēvs vēlas mums atklāt savus noslēpumus, savas lietas, kas liek mums ieraudzīt kaut ko plašāk, vai kas vienkārši lietas, kas mūs iepriecina, jo tāds ir mūsu Dievs. Un es minēju šo piemēru par pāri, kas mīl viens otru, un tomēr kaut kas notiek, un viens no viņiem izvēlas vai pavadīt laiku citur, vai vispār izvēlas citu cilvēku. Un kāpēc es minēju šo tādu salauztās sirds piemēru un līdzību? Šī līdzība parāda to, ka tajos brīžos, tad, kad Dievs vēlētos runāt uz mums, vai kad mēs varētu ieiet viņa klātbūtnē, runāt ar debesu Tēvu,
pavadīt laiku kopā ar Jēzu, kad varētu izvēlēties lasīt Dieva vārdu. Šeit pie rokas man Bībele ir svarīgi, lai tā nav šeit pat skaisti pie manis plauktiņā kaut kur uz galda, ja, bet lai es viņu patiešām paņemu rokās un ne tikai papriecājos, cik labi, man mājās ir Dieva vārds, bet lai es arī paņemu un lasu, lai es iedziļinos Dieva vārdā, jo es minēju šo varbūt pat netik patīkamo un skarbo līdzību, kad kāds cilvēks izvēlas tomēr kādu citu, citu draudzību, laiku, kam citam. Cik daudz ļoti mūsu Tēvs, mūsu Dievs, pat jūtas sāpināts, kad mēs izvēlamies ko citu. Šajā pasaulē cilvēki bieži vien izvēlās pasaulīgas lietas. Ai, Dieva klātbūtnē, es izvēlēšos vēlāk to meklēt. Es labāk, man ir savas lietas, man ir kaut kas tāds svarīgāks. Vispirms jāizdara tas un tas, un, tad jau, ja paliks laiks, es gan jau Dievam kaut ko arī veltīšu. Ja kaut kas paliks pāri, tad jau es meklēšu Dieva tūmu, lasīšu viņa vārdu, apmeklēšu kādu dievkalpojumu un tādā veidā izvēlēšos Dievu savā dzīvē. Bet mēs pat nevaram iztēloties, cik tad ļoti Dieva sirds, cik ļoti Jēzus sirds tiek sāpināta, kad mēs izvēlamies šo pasauli, kad mēs labāk izvēlamies kaut kādas vieglas, skaistas šīs pasaules lietas, kad mēs izvēlamies meklēt kaut ko, kas ir cita veida laika pavadīšana, nekā lasot Dieva vārdu, nekā meklējot viņa klātbūtni. Es tāpēc arī izvēlējos šādu te varbūt netradicionālu piemēru, bet tomēr nemaz jau tik nepazīstams šis piemērs nav, ja, kad cilvēks var piedzīvot savā dzīvē, varbūt pat salauztu sirdi, bet cik daudz ļoti Jēzus sirds skumst. Tāpēc arī Bībelē ir rakstīts, ka mūsu Dievs ir arī greizsirdīgs Dievs. Varbūt tādi interesanti vārdi. Un tomēr viņa sirds ir tāda greizsirdīga, viņš skumst. Es kādos brīžos, kad esmu pavadījis sadraudzībā, kad esmu pavadījis laiku, vienkārši lūdzot Dievu, esot viņa klātbūtnē, es esmu bijis izjutis, kā Dieva sirds skumst pēc tiem cilvēkiem, kuri mūždien izvēlas kaut ko citu. Kādas citas aktivitātes, man taču labi jāpavada laika, man taču jāizdara tas un tas, es taču nevaru, gan jau kādreiz, gan jau kādu dienu, es arī nākšu pie Dieva, bet Dievs ir pelnījis ko vairāk, Jēzus sirds ļoti skumst, viņš jūtas aizvainots, vēl vairāk viņš pat jūt sāpes par tiem brīžiem, kad tomēr mēs izvēlamies kaut ko citu. Tomēr man ir svarīgāk, es labāk aiziešu kaut ko pastrādāt, tur sakopšu kaut ko un padarīšu praktiskās lietas. Nekur jau Dieviņš nepaliks. Varbūt arī nepaliks, bet viņa sirds skumst, un viņš jūtas aizvainots par tiem brīžiem, kad mēs tik skaidri un labi varējām izvēlēties viņu, nevis kaut ko citu. Ļoti bieži pasaulē cilvēkiem šīs pasaules skaistās lietas, materiālās vērtības ir daudz vērtīgākas nekā Dieva klātbūtne, un Jēzus skumst par to savā sirdī. Bet mēs to varam mainīt. Tu vari meklēt Jēzus tūmu jau no šīs dienas. Tāpēc arī es minēju šo piemēru, par salauzto sirdi, par tādām varbūt tīri dvēseliskām sāpēm. Un tomēr, cik daudz vairāk Jēzus sirds skumst, cik daudz lielākas ir viņa skumjas
kas ir viņa sirdī, jo viņš mūs mīl ar prātam neaptveramu mūžīgu mīlestību. Tāpēc atcerēsimies meklēt viņa tūmus, būt sadraudzībā ar Jēzu, ar Svēto garu, ar debesu Tēvu. Viņi ir viens vesels, tā ir šī mūsu svētā trīsvienība, kādu mēs pazīstam, esam dzirdējuši. Mēs varam meklēt Dieva tuvumu jebkurā laikā. Tāpēc es arī dalījos ar šādu piemēru šajā reizē, lai mēs saprotam to, ka Dieva sirds vēlas būt kopā ar mums sadraudzībā, jo viņš mūs mīl ar īstu reālu mīlestību. Tāpēc vislielākās svētības tev tālākajā nedēļā Jēzus Kristus vārdā. Tiksimies jau nākamajā nedēļā. Pagaidām atā!